Vai jūs zinājāt, ka, piemēram, Zviedrijā jau vairākus gadus tiek īstenots unikāls aļņu izpētes projekts, kurā Zviedrijas Lauksaimniecības universitātes pētnieki, izmantojot GPS skaklas siksnas, seko līdzi savvaļas dzīvnieku dzīvei. Un, kā izrādās, šie pētījumi sniedz daudz plašāku ieskatu par aļņiem, ne tikai ņemot vērā to migrāciju ceļus. Šie pētījumi ļauj arī sekot līdzi tam, kāda ir aļņu uzvedība, vairošanās un izdzīvošana reālos apstākļos. Zviedrijā šī projekta ietveros tika izsekoti 33 aļņi. Tiem tika dot arī vārdi, bet tas nav pats svarīgākais. Jo šie dati šiem 33 aļņiem ļāva palīdzēt saprast ne tikai to pārvietošanos paradumus, bet arī būtiskus dzīves cikla aspektus. Piemēram, tika konstatēts, ka šī projekta ietveros aļņu govis savus teļus visbiežāk dzemdēja ap 23. maiju. Šādu pētījumu rezultātā tieši Zviedrijā bija iespēja noteikt teļu skaitu un izdzīvošanas rādītājus, kas ir būtiski populācijas dinamikas izpratnei. Un izrādās, ka tas nav nekāds kosmos. Arī Latvijā un Igaunijā viena ļoti interesanta projekta ietveros, kas ir pārobežu Interreg projekts ar nosaukumu Vienota aļņu populācijas apsaimniekošanas sistēma Igaunijas un Latvijas teritorijā, ka šāds projekts arī tiks šogad īstenots, ne tikai šogad, bet arī nākamgad īstenots Latvijā. Un šī projekta ietveros ir paredzēts apgredzenot, apsiksnot 30 aļņus, lielākoties vidzemē, lai arī skatītos un vērotu dažādus aļņu paradumus, barošanās vietas, kurā laikā, kurā virzienā aļņi dodās. Tas ir svarīgi arī ceļu satiksmes drošībai un daudzus citus aspektus. Vairāk par šo te projektu stāstīja Dabas izcilības institūta un LMS valdes loceklis Mārtis Saklaurs vienā no semināriem, kas tika rīkots šī projekta ietveros Limbažos. Mēs tur bijām, mēs tur paskatījāmies, mēs noklausījāmies, mēs ierakstījām, un jums arī tagad ir iespēja noklausīties šo te prezentāciju. Mani sauc Mārtis Saklaurs, esmu vietējais, dzimis šī pilsētā. Man ir daudz ko stāstīt, mans runājamais vidēji caurmērā ir uz 3 stundām, bet laiks ir limitēts, un es izstāstīšu par projektu. Projektā, kurā ir apvienotas, pirmkārt, milzīgs paldies Valteram, man liekas, es sadzirdēju 5 superlabas atbildes no viņa. Un Lindai paldies, ka viņi ir iemūžinājusi, tā kā Valteram nav vairs kur locīties, tā kā ritīgi labi. Un par sapni, par aļņu projektu, kāpēc es saku vietējais mohikāns, es teikšu arī vārdā, Puriņu Uldīts teica, kāds sakars, ka Māris 30 gadus kaut ko pa aļņiem saprot, viņš tad pudeles sit vēl pa pakrast. 94. gads, MMD žurnāls, Ani Tupīte MMD žurnālā publicēja Gunārs Kribs pētījumu ar Mārmi Trēvici par to, kā viņi pārvietojas. Tad man bija 10 gadi precīzi. Un tajā dienā tas žurnāls man joprojām ir galvā, kā tas var būt. Paldies robežvīriem, kuri Māri atvilka pie rokas un ļāva viņam izstāstīt, kā tas patiesībā bijis un kā ar tiem aļņiem bijis. Un tad vairāk kārtīgi mēs mēģinājām tikt pie kaut kāda finansējuma, lai aļņus aprīkot ar siksnām, ar GPS siksnām. Tas ir vietējiem svarīgāk izstāstīt, kāpēc un ko mēs darīsim. Un apvienojot abas divas Latvijā mednieku asociācijas, organizācijas savienības un vēl Igauņu mednieku savienību klāt, tad arī Tartu universitāti, Silavu un mani ar Dabas izcilības institūtu. Mēs šo salikām kopā un mēs tikām pie finansējuma, lai tās siksnas iegādātu. Šī projektā ir milzīgi daudz izaicinājumi, neparedzēti riski, viņš kavējas, bet es nezināju, ka starp Latviju un Igauniju ir tik fundamentāla atšķirība. Gan atļaujas saņemšanā, lai alnu var iemidzināt, un šeit Valteram milzīgs paldies, kur Valsts dienas ļoti ātri izdarīja, bet PVD tā gan nebija ar PVD, lai arī viņi palīdzēja. Šobrīd mums ir situācija tā, ka siksnas ir saražots, viņas ir ārzemēs, bet mēs joprojām nevaram dabūt frekvenci tādu, kā vajag, lai to alnu no siksnas var atbrīvot kaut kādā brīdī. Igauņi man atbildēja 2 stundu laikā, kādu jūs dabūsiet, tādu mēs pielāgosim. Siksnas lieto Somijā, Zviedrijā, ir bijuši arī 10 Igaunijā. Eiropas Savienībā mēs esam, bet nacionālās drošības dēļ
Mēs tādu 3 mēnešiem dēļ šiem frekvencēm esam iesprūduši. Bet plānojam, ka tās siksnas būs uz rudeni liekams kaklā. Tas, kāpēc tas projekts ir tapis, man vietējie mohikāņi te no Pāles un apkārt atbrauc un teica, hei, klausies, tu gribi, lai tā aļņas medījām tepat tā, kā tu gribi un tā, bet es saku, nē, tas galīgi man nav interesanti, es gribu, lai aļņas medī Igaunijā un Latvijā tā, kā es gribu. Tāpēc mums ir jāvienojas par vienotiem nosacījumiem. Mums ir medību klubi, kas atrodas gar robežu. Agrāk bija tā, ka tu aizbrauc uz Igaunijas izstādi, tur bija liela zāle pilna ar sudrabiem un bronzām. Tad tagad es prasu Igauniem, pērnaviešiem, kā jums iet ar aļņu medīšanu. Tur vislabākā medību platība ir blakus Taicelē pie robežas. Tā kā viņi ir parūpējušies un izkāvuši tos aļņus diezgan veiksmīgi ārā. Es nezinu, no kurien Valters dabūja cipars, bet Igaunijas mednieku asociācija man teica, ka no 22,000 uz 11 ir norāvuši. Jebkur kādi tie cipari staigā, tad pusi no aļņiem viņi 5 gadu laikā paņēma un notes nost. Un tad viņi šobrīd ir novienojušies, ka pie tā paliek. Projektā ir 2 mērķi. Uzdevumi iegūt zināšanas par alnu un tā uzvedību. Mēs reāli supermaz saprotam vispār, kur viņš dzīvo, ko viņš ēd un kā viņš pārvietojas. Un tad otra lieta ir stāstīt un izglītot ne tikai mednieks. Un tas, ko Valters jau teica, mums ir pašiem jāizglītojas. Man nenormāli prieks, ka Valsts meža dienests vienkārši saka, hei, reku jums ir, un jūs varat saimniekot, bet mēs vienkārši neņemam kājas apakšā, diemžēl. Es nezinu, kas tas ir iemesls, bet mēs negribam paši savā mežā saimniekot. Mēs joprojām esam 89. gadā, un mums valsts viss diktē, un mums no kaut kādiem vagariem jābaidās. Tāpēc zināšanas mēs gribam iedot medniekiem, meža saimniekiem, jo mēs daudz ko uzzināsim, kur viņš dzīvo. Arī lauksaimniekiem, visiem šiem milzīgajiem rapšu postītājiem pierādīt, kā tas ir un kā tas nav. Satiksmes organizētājiem, likumdevējiem, apdrošinātājiem, sabiedrībai parādīšu, kāpēc. Kur mēs esam ar to alni, mums nav nodefinēts mērķis. Man tas ir ok personiski, ja mēs uz vienu A4 lapas uzrakstam, ka alns ir tikai un vienīgi buņģām un nekam vairāk. Bet mēs joprojām katrs medījām savādāk. Es medīju tā, Artūrs tā, Jānis tā un Pēters vēl savādāk. Vai vispār nemedīju, reku Džeki saki. Joprojām mēs katrs darām, kā mēs vēlamies, kā uzskatām par pareizu. Priekškam šodien braukt, priekškam dzirdēt Valteru labāk, darīsim, kā mēs gribam paši. Kas, protams, arī nav nepareizi, bet uz kādu balstās zināšanas. Aļņus mēs šobrīd Zemkopības ministrijas kārtība pasaka, ka mēs apsaimniekam administratīvi nosakam to teritoriju, kurā viņš dzīvo, respektīvi tie 5000 hektāri, kas ir stipri par maz, tāpat kā briežu būlītim. Briežiem, respektīvi, tad šī lieta noteikti ir jāmaina. Tas, ko arī no Valters atdzirdēja, super, un viņš ir arī progresīvs džeks, viņš saka, ka mums vajag lielākas tās apvienības ņemt kopā, bet tas, ko mēs gribam no Somiem paņemt, ka to apvienību un pie galda noliek, diemžēl, Valsts meža dienests. Mēs paši labprāt tikai negribam pie tā galda sēdēt kopā. Tas kaimiņš man ir apriebies, un mēs negribam savstarpēji runāt. Tā kā mums vajag kādu, kurš vienkārši nosēdē un saka, ko ir bunte, ņemat un sadalāt savā starpā. Kā Somi teica, tad pirmajā gadā, 10 gadus atpakaļ viņas to sāk, pirmajā gadā ir kulaki pa galdu bijuši, visi perkeli esot bijuši un tā tālāk. Tad tagad visi to uztverat par pašsaprotamu un pilnīgi normāli tā tas viss strādā. Skaits, ja grib teļus, tad no lielā dzīvnieka var dabūt 2 teļus dabūt, cik grib. Netiek ņemts vērā patiesā dzīves platība, lai šito modelētu un parādītu parastam medniekam, tā es saku tā, ka ir dzīvoklis ar dzīvokļu, ar istabām, un katrs klubs apsaimnieko savu istabu. Un tad tā viena govs staigā pa to teritoriju, un kurā naktī vai kurā viņi ienāk, tad istabā to mēs arī slaucam. Un tā mēs arī to alnu apsaimniekojam. Ka mums tā uztvere stipri ierobežot un stipri maz priekš tā aļņu mēroga. Šitas ir pats sāpīgākais kļūda Valtera prezentācijā, kā Valsts meža dienests uzskaita, Valsts meža dienests neuzskaita, Valsts meža dienests novērtē. Savā spēja ietvaros jāsaprot, ka Valsts meža dienests nav tas pats Valsts meža dienests, kas bija 20 gadus atpakaļ, kad bija mežsargi, nezinu, reiz 2 vai reiz 3 viņi bija, ka varēja daudz vairāk skaitliski cilvēks izmantot mežā. Tad šobrīd tas ir tāds novērtējums alnim, un mēs vienkārši balstamies kaut kādiem iepriekšējā gada datiem
un nomedīšanas datiem, tā mēs it kā to skaitli būvējam. Tā kā Alders teica, no 17 patiesībā ir 12, kas normāli arī tā, man liekas, arī būtu. Mums aļņu apsvēršana nepastāv nekādi selektīvi medību principi, kas nāk, tas krīt, tik vienkārši vai tik sarežģīti ar atsevišķiem izņēmumiem Latvijā. Un mums pastāv vesela kaudze ar pieņēmumiem, kā brieži izspiež aļņas. Par šo es jums varu argumentēt ar cipariem un piemēriem. Neviens briedis, neviena alna neizspiež. Ilgtermiņā viņam, protams, nepatīk tie 10 briežu gols, kurus ieskrien brieži jaunaudzē un izskrien ikdienā. Tas alns kaut kā atkāpjas, bet mēs paši mednieki ar saviem lēmumiem to izdarām, ka vienkārši atveram biotopus un ļaujam tam otrai sugai ienākt iekšā, respektīvi paši izņemam alni, lai otra suga ienākt. Un aļņi klaiņo un tā tālāk. Aļņi nekur neklaiņo, viņam vienkārši ir lielāks tas kluts priekš mūsu uztvers, kurā viņš dzīvo. Ko mēs no tā projekta vēlamies uzzināt? Mēs gribam zināt precīzi aļņu apdzīvotības lielumu, kur viņš dzīvo. Zviedrija, Somija to dara jau ar gadiem. Viņiem pārpat 1000 aļņi ar sīknām ir, Norvēģija arī ir, un viņi ļoti precīzi zina, cik liela teritorija alnim vajadzīga ir Dienvidzviedrijā un Ziemeļzviedrijā. Tur atšķirās un tās lietas. Par sezonālajām pārvietošanās tā ļoti, ļoti interesants. Tas būtu penniekam parastajam, ja tur kaut kāds raps kaut ko ietekmē, vēl kaut ko, kāpēc viņš tur dzīvo. Un tādas lietas. Dienas pārvietošanās īpatnības, tas ļoti interesē jebkuru sabiedrības locekli, kurš savā dzīvē pārvietojas ar transportu, kad ir tās stundas, kurās viņš iet pāri šosejām, kurās viņš neiet, kad viņš ir aktīvs, neaktīvs. To šīs siksnas perfekti parāda. Lauksaimniecības, mežsaimniecības postījuma ietekme. Te arī mēs perfekti no tiem datiem redzam, kādos biotopos alns dzīvo, kur viņš dzīvo, cik daudz jaunaudzēs, ko viņš dara, kad viņš uzvalkās uz to rapšlauku. Viņš pierījās ar to rapsi, un tad jautājums, kur viņš aiziet. Tad mežsaimnieks parastais sāk pat taisno priežu jaunaudzē, bet to ar tiem cipariem mēs varam parādīt. Un arī interesanti, alnim vajag ūdeni, alns dzīvo purvos. Tad, kad tu apskaties to tabuliņu, tad tu redzi, cik daudz no tā viss patiesībā viņš atrodas tādās pārmetrās vietās. Šis nav projekta uzdevums, bet mēs arī gribam saprast, kas notiek ar riesku norisi. Respektīvi, kā tas ietekmē dzimumu struktūru vai kā tā efektivitāte ir. Mēs izmantojam arī citas tehnoloģijas un ne citā projektos, bet citās lietās. Mēs, piemēram, konkrēti medību platību. 6 aļņu govs bija tukšas. Reku vīrs sēka, tāpēc, ka teļi bija visi nokosti, bet mūsu hipotēze ir tāda, ka vienkārši nav buļļi. Nav buļļi un gotiņas netiek aplekts, vai tās aplekšanas sekmes ir salīdzinoši zemes. Pēc tam paies atpakaļ, ar to es izbliedzīšu, tad atgriezīsies pie šito jautājumu. Un pie visa tā, jā, tā kā, ko mēs redzam, piemēram, Zviedrijas datos, mēs redzējām, ka viena aļņu govs bija aprīkota ar siksnu, un dokumentēja lāču uzbrukumu, kur lācim arī bija siksena ap kaklu. Un perfekti redzēja, kā pārvietojas viens dzīvnieks un otrs dzīvnieks, un kā teļš tiek paņemts, un kāda aiziet govs, cik ātri prom, un cik ātri lācis aiziet prom. Tā kā arī tādā veidā var dokumentēt un parādīt kaut kādu vilku ietekmi vai kaut ko vēl. Kas jau pieminēja plēsēju ietekmi, tur ir daudz punkts, jo to mēs varam uzzināt agrīni sezonā, nomedījot govs un paskatīties, kas viņai tur placentā ar tiem iekrāsojumiem, vai ir vai nav, vai viņš ir vainīgs vai nav vainīgs vilks pie šīm te lietām. Tā kā, un arī nezināmo mēs gribam, mums budžets bija ierobežots, lai arī projekta budžets kopumā ir 1 miljons. Viss maksā milzīgu naudu. Tas ir idījuma tīkls, vien maksā uz siksnu, tie ir rentiet 1000, lai tā siksnas visu laiku sūtītu tos datus. Viena siksna būs aprīkota ar kameru. Man tie ražotāji atsūtīja video, kur vilkam bija uzlikt kameru virsū. Vilks ķer, manuprāt, tie bija sapali. Regulāri vilks ēd zivis. Liels pieaudzis vilks nevis ķer stirnas pa mežu, bet viņš vienkārši ir gar bebra dīķiem, visādiem tādiem ūdens trautecēm vienkārši medī zivs. Nu, tā kā liekas neticami, bet reāli tādas lietas var pierādīt.
Kā mēs to sasniegsim? 20 aļņi Latvijā, 20 Igaunijā, 15 ir Limbažu novadā. Tie, kas limbažnieki, lūdzu, nešaujiet, laižiet viņus garām, parādīšu, kā izskatās. Mēs droši vien Auseklī rakstīsim rakstus, un tie, kas no Valmieras arī nešaujiet, laidiet viņus garām. Nav ielikts mirstības sensors, kas man sekundē atsūtīs īsziņu, kalns ir gatavs. Bet pēc viņa aktivitātes jūs līdz mednieku mājā nedabūsiet tālni, ka es zināšu, kur viņš ir. Tā kā tad es būšu īpaši nikns, bet... Jautājums, vai to sikstu varēs redzēt mednieki? Jā, es pēdējā bildē parādu, kā tas izskatās. Ir kaut kad, kad tās krēpes pāraug pāri, bet mednieks vidējais jau arī neredz 3-3 salni, kad nokrīt zemē un tad visāds brīnums. Bet jā, var redzēt. 3 siksnas mēs plānojam uzlikt Kurzemē, jo Kurzemes ķoniņi saka, ka Vidzemes aļņi ir kaut kas cits, un 2 noteikti kaut kāda Smiltene, Gulbene, Madona, Ogre iespējams. Redzēsim, lai vienkārši vēl kaut kādi tādi ārpus mūsu tās pētījuma teritorijas būtu. Mēs iejauksim veselu čupa datiem, pat ik pa stundai GPS signāls sūta datus. Redzēsim, kādās audzēs dzīvo, cik bieži viņš vazājas ceļiem pāri, cik liela teritorija aprīko. Atsevišķi būs arī antena, kad var alnim vienkārši, ja alnis nekustās, saprast, kas notiek, kas pieiet viņam klāt un konstatēt, vai viņam ir teļi piedzimuši vai kaut kas tam līdzīgs. Zviedri, Somija piekrituši braukt, palīdzēt, stāstīt, midzināt, darīt visu kaut ko. Viņiem tas viss interesē un viņi ir ritīgi atsaucīgi. Vēl viena lieta, piemēram, Latvijas dati un Igaunijas dati glabāsies Zviedrijas datubāzē, piemēram. Tā. Jums kaut kas interesē, nevis tukša mūldēšana, jums arī interesē, kā tas izskatās. Šie te ir Igaunijas dati, jau gandrīz 8 gadus veci. No Tartuvas Tallinas būvēja to autoceļu, un viņi aprīkoja vairākus aļņus, lai saprastu, kā alnīts pārvietojas tur pie tā ceļa. Šis te mērogs ir 4 kilometri. Šie te dati ir 1 gads apmēram. Jūs redzat, 4 kilometri 1 gadu laikā. Šī gotiņas paskatījos, te bija kaut kāds oktobras datums uz tejienu, marta datums uz tejienu, oktobra datums uz tejienu, marta atkal kaut kā 2 gadu laikā viņi tā nodzīvoja, tur biotopi pamainījās viņai varībā. Bet tā ir tā teritorija, kur viņš dzīvo. Vienīgs alnis. Bet ja tā ir aļņu ģimene, tad tā bumbuļi pārklājas un tā teritorija loģiski ir lielāka. Tā kā, viens alnis vienā klubā var gadu dzīvot brīvi. Tas, ko es gribētu dzirdēt un redzēt, ka mēs varam līdzīgi kā Somi strādāt tādos lielākos blokos, 30, 40, 50 tūkstoši hektāri, ja tas ekoloģiskais telpas lielums, un mēs te 10 klubi spēt pie galda apsēsties un vienoties par saviem tiem iekšējiem nosacījumiem. Tas, ko mēs gribam, lai mēs atbilstoši dzīvnieks novērtējam, tur mums ir daudz jāstrādā un jādomā, kā to varam izdarīt. Silava arī ir kaut kāda ceļa ir uzsākus. Ārpus tēmas pārlecot, mēs savu to vienu teritoriju, 4000 hektārus, esam visi nolidojuši. Mēs zinām katru alni. Mēs Google Earth programmā redzam, kur katrs alnis atrodas, ar bildīt atrodas. 4030 aļņi, 8 dzīvnieku uz 1000 hektāriem. Tas ir par daudz. Viss priežaudzes jaunaudzes ir sabojāts. Nepretendējam uz lielāku limitu neko, bet mēs redzam, ka ar esošajām tehnoloģijām mēs varam būtiski iet uz priekšu un tos aļņus saskaitīt. Aļņi ir pilnīgi izkaisīti pa visu teritoriju. Tur nav kaut kāda rapša ietekme, kāpēc viņi būtu savilkušies. Mēs mēģinājām vairākas atkārtojamības arī uztaisīt un tā. Brieži māk slēpties. Jūs kā mednieki pa briežiem zināt pilnīgi visu, bet briedis ļoti labi guļ zem eglēm. Tikai pēc kādiem ragiem var citreiz pamanīt, ka viņš guļ zem eglēm un viņi nevar pamanīt. Viņi citi dzīvnieki nodot, ka viņš ir blakus. Brieži govis guļ zem eglēm, jā, reāli guļ. Aļņi tā nedara, tāpēc aļņi visi ir tā kā atvērti grāmati redzami. Tas, ko mēs gribam ar to projektu darīt, un mēs arī darām, Ēvele, Ape, vēl un vēl tagad ir arī Latgala aicina, un mēs braucam, stāstam, runājam, robežu, Pāle, celt mednieku zināšanu līmeni. Tie, kas grib, tie brauc klausās, kas negrib, neklausās, tam tas pats mācēs saprast, un mēs stāstām, mēs domājam, runājam, kāpēc ir šitāds un kas ir šitāds, kur ir atšķirība,
kā mēs varam dabā šādus neļaut izaugt, ļaut šādiem izaugt. Un tad, kad nokrīt šitās, tad mēs skaidri saprotam, ka tas nav 1. gada dzīvnieciņš, ka tas ir 3. gads un tam līdzīgi. Tā kā mēs tādiem visādiem tiem procesiem ejam cauri. Līdzīgi kā gaļas lopu saimniecībā, vienkārši runājam par to, kā mednieks var savā saimniecībā operēt ar saviem dzīvniekiem. Esat paši savu meža saimnieki. Neviens cits jums tur Valters nenāks un nemācīs, kā medīt. Mums vajag vienotu aļņu apsaimniekošanu Latvijā, Igaunijā. Ja es saku, agrāk Igauni lepojas ar milzīgi daudz trofejām un kvalitīvu aļņu populāciju, tad tagad viņi paši saka, ir noreducējuši stipri maz to saimniecību un no tā arī viņi būvē augšā. Tāpēc arī pareizi ir, mums nevajag daudz dzīvnieks, bet mums vajag kvalitatīvs un dažādiem vecumiem. Tas, ko mēs uzrakstīsim, noteikti būs aļņu apsaimniekošanas stratēģija, lai mēs saprotu, kā to teritoriju menedžēt kopā, un arī aļņu apsaimniekošanas plānu. To, ko jūs pieminējāt, ideja ir tāda, ka nevis mēs saimniekojam katru gadu un tā nākošajā gadā atkal atnākam, bet ka mums ir tā kā medību līgums, mums ir termiņš kaut kāds liels, vai tie būtu 5 gadi, kā Zviedrijā, kur atnāk mežinieki un mednieki novienojas, kā viņi saimniekos, un tad uz 5 gadiem man ir apjoms, un tad es varu 1 gadu varbūt tos buļļus notest, 2. gadā es tās govs notest, bet tā vidējais man ir jātur tas līmenis 50/50. Tā kā, un arī tas, ko jūs sakat, tādīs mazos klubos un arī kurzemes klubos, kur tev ir aļņu nomedīšanas limits, piemēram, 0,6, kāda man interese kaut ko darīt aļņu labā? Kāda? Nekāda. Bet jau uz 5 gadiem ir 0,6, tad man ir 3 dzīvnieki. Un tad par 5 gadiem es varu domāt, kā es ar šiem 3 dzīvniekiem varu operēt. Un tad arī kurzemes situācijā var tos mednieku klubus var iesaistīt. Un ir jāļauj viņiem medīt. Nedrīkst šitādi es teikšu, no aļņu viedokļa stulbi skan, bet šitādiem nebūtu mežā jāsteigā. Tas ir neuz pieaudzis 3-gadīgs, 4-gadīgs dzīvnieks. Un tā kvalitāte viņam ir tāda. Es tā kā mednieks runāju, bet ne par aļņiem. Te ir sakārtojies tā. Ir aļņu grupa, puiši liek bildes, ļoti labi. Citreiz birst iekšā teļi, iekšā kaut kāda, viņš kurzem ieraudzīs savu pirmo vienīgo teļu, viņš ir tik super priecīgs, viņš ieliek. Varbūt viņam šķist muļķīgi, bet tad, kad man, piemēram, teļi atnāk kamerētājs, paskatās, tur ir tādi teļi, tādi datumi, es redzu, man ir liels, mazāks, man ir ar ko salīdzināt datiem. Tad, kad mums būs reāli tas projekts ies vairāk, un es arī tagad kaut kādu plints atnācu, šautriņus atnācu tik liels, milzīgs, tad es ik pa laikam kaut kādu informāciju ieliek iekšā, un viņš nav ikdienā aktīvs, bet ir tāpat kāds bildes interesants iemet. Tā siksina apmēram izskatīsies šāda. Man ir vēlme, ka viņi būtu kaut kāda atstarojoša vai kaut kāda rozā vai spilgti dzeltena. Ražotājs teica, ka var to izgatavot, tad tā siksina ir tāda. Nē, viņi ir ļoti stingri. Tāpēc pieaugušiem dzīvniekiem to liek virsū, un tā siksina ir vaļīga, karājas, bet plāns ir kaut kāda vairāk par gadu, līdz 3 gadiem tām siksnām būtu virsū, un viņam ir drop-off funkcija, tas ir atbrīvošanas funkcija, kad ar dodot radio signālu, tā siksna plakta atkrīt vaļā, un viņa atbrīvo, un dzīvnieks var dzīvot tālāk. Nē, brieži buļļi arī ar ragiem citreiz ieķerās krūmos un izlauž galvaskausā, robas ārā, varēja atvest tikko. Jā, viss kaut kas var notikties. Jā. Galvenais, lai tās lodes viņš pasargāts tiek. Valters jau iedēja mums virzienu mājasdarbē, kur mums ir jāstrādā un jādomā, bet mēs noteikti par to alnu daudz runāsim, dzēsēsim, jo viņš mums ir gana trausls, tas dzīvnieks. Un tie, kas grib redzēt, mēs katru gadu Pālē tiekamies, runājam, piemēram, te Limbažos, Limbažu novadā, un visi ir laipni aicināti būt klāt. Un mēs septembra 1. svētdiena, jebkurš limbažnieks Limbažu novadnieks var atbraukt un dzirdēt, ko mēs par to visu stāstam.